Gadu mijā Rīgas ledus teātra studijas dalībnieki gatavojas iepriecināt mazos skatītājus un viņu vecākus ar krāšņu koncertu uzvedumu uz ledus. Sergeja Prokofjeva simfonisko pasaku Ziemassvētki kopā ar drošsirdīgo Pēterīti. Mani sauc Sigita, man ir 6 gadi, un man patīk ļoti tēlot kaķīti. Mani sauc Jolanta, un man ir 6 gadi, un man patīk eņģelīti tēlot. Bērnība ļoti gribēju slidot un gribēju būt aktrise, un te es varu to savienot. Gan slidot, gan uzstāties kā skatuves. Šoreiz es esmu putns un esmu arī kā eņģelis svētā un eņģelis, kurš dāvina savu sirdiem skatītājiem. Koncertu uzvedumu horeogrāfijas autori ir Aleksandrs Kolbins un Ģeļena Kovaļova, bet režisori Mārīta Šmaukstele. Ja paši bērni kļūst gaišāki no tā, ka viņi piedalās, jo var redzēt, kā viņi izmainās, burtiski izmainās, kad viņi uzvelk tērpu un kopā iziet, un kad viņi vēl apjēdz, ko viņi dara, kad viņi piedalās izrādē, tad tas ir kaut kas notiek, un viņu dzīvē tas ir notikums. Pamatgrupa ir mūsu Rīgas ledus teātra studijas dalībnieku komanda, kur ir bērni vecumā tiešām no 5 līdz 17 gadiem, jo bērni strādā cauri mācību gadu. Un uz gada beigām, gadu mijā, mēs cenšamies sagādāt kādu pārsteigumu sev, saviem tuvākajiem un saviem mīļajiem skatītājiem. Katru gadu mēs cenšamies domāt, ar ko šis priekšnesums būs īpašs. Šogad mēs domājām par materiālu un izvēle krita par labu pasakai Pēterīts un Vilks, lielākoties mūzikas dēļ un dēļ šīta sižeta brīnišķīgā, kāds ir pasakas pamatā. Jo pasakās sižets nav smags, viņš ir viegls, saprotams un tieši mūsu pašiem mazākajiem un mīļākajiem skatītājiem. Un pati mūzika ir ļoti skaista, tā ir pasaules klasika. Tas ir Sergejs Prokofjevs. Mēs aicinām pašus mazākos klausīties, iepazīties pirmo reizi ar klasisko mūziku, izbaudīt, kā to spēlē bērni, kā izspēlē šos te tēlus aktieriski, un, protams, arī kā viņi izslido viņus. Tātad mēs ļoti ceram, ka darbs būs ne tikai skaists, bet arī izglītojošs un jauks kultūras pasākums kopā bērniem ar vecākiem. Koncertu uzvedums Ziemassvētki kopā ar drošsirdīgo Pēterīti tiks izrādīts ledus hallēs visā Latvijā. 18. decembrī Daugavpilī, 25. decembrī Rīgā, 26. decembrī Tukumā, 28. decembrī Ventspilī un 30. decembrī Valmierā.